Sveiki, sveiki! Nu tad prizmas. Viens no diviem galvenajiem daudzskaldņu veidiem, kurus mēs pētīsim. Prizmas, kā mēs iepriekš noskaidrojām, divi vienādi pamati un paralelogrami kā sānu skaldas. Mēs strādāsim daudz biežāk ar taisnām prizmām. Piemēram, šobrīd es jums došu kaut ko, kas skaitās taisna piecstūra prizma. Piecstūra prizmas izmantoja arī iepriekšējā video ievada piemērā. Un lūk, mēs ar raustītām līnijām izceļam tās līnijas, tās šķautnes, ko mēs neredzam, apakšējo pamatu. Es sāku norādīt alfabētiski, augšējo ar tiem pašiem burtiem, bet pielietoju vienniekus, kur vajag. Un šī ir taisna piecstūra prizma, kuras nosaukums ir A, B, C, D, E, A1, B1, C1, D1, E1. Prizmas elementi ir visi nosauktie, kas bija pie daudzskaldņiem, neko īpaši izceļamu mēs nenorādām, bet kas ir interesējoši. Ļoti daudz, principā visiem daudzskaldņiem var būt aktuāli noteikt virsmas laukumu, pilnas virsmas laukumu un tilpumu. Un, ja mēs runājam par tilpumu, tad ir gluži vienkārši. Mums ir, izcelšu citu krāsu, jāzina, cik liels laukums ir pamatam, un tas ir atkarīgs no tā, kas mums ir pa figūru. Lai kāda tā figūra ir, ja mēs zinām tās laukumu, mums vajag tikai vēl vienu lietu, lai noteiktu pilnu tilpumu. Mums vajag augstumu. Ja uzdevums ir aizpildīt šo kā trauku pilnu ar ūdeni, tad mums vajag zināt laukumu pamatam un mums vajag zināt augstumu. Pilnas virsmas laukums arī tātad ir aktuāls. Un šeit šo formulu sadala divās daļās. Mums vajag zināt pamata laukumu un cik pamata laukumu mums ir jāņem vērā. Kopsumā 2. Mums vajag 2 pamata laukumus. Plus vēl ir jāzina kāds sānu virsmas laukums. Šis nozīmē visu kopējo sānu virsmas laukumu. Visas šķautnes, visas skaldas kopā. Ja? Sānu virsmas laukums nozīmē visas skaldas kopā. Ja prizma ir tāda regulāra, tad tas nav grūts uzdevums. Un es domāju, ka mēs varam īstenībā pamēģināt kādu uzdevumu jau tikt galā. Ievērojot, ka mums īstenībā vajadzēs daudz ko zināt par pamatu kā figūru. Un lūk, atkarībā no tā, kāda ir figūra, mums ir dažas formulas, ko mēs varam izmantot. Un tāpēc tādu priekšā uzdevumu mums ir dota regulāra trīsstūra prizma. Regulāra trīsstūra prizma ABC, A1, B1, C1. Augstuma garums ir 5 cm, sānu skaldas diagonāla P1C, garums 13 cm. Aprēķini prizmas pamata šķautnes PC garumu un prizmas pilnas virsmas laukumu. Sāksim ar to, ka mums ir jāuzskicē zīmējums. Tāda regulāra trīsstūra prizma. Es atļaušos zīmēt tā nedaudz iešķieptu. Kāpēc tā daru? Tādēļ, ka var gadīties, ka, ja es zīmēju tādā taisnā veidā, tā kā es ar kursoru rādu, tad es netīšām nosedzu kaut kādu vērtīgu informāciju. Prizmām tas risks īstenībā ir mazs, bet nejūtos diezgan droši. Tā šo mums vajadzētu īstenībā aiztaisīt ciet. Tikai viena neredzamā šķautne mums ir. A, B, C, A1, B1,
C1. Augstuma garums ir 5 centimetri. Acīm redzot, man vajadzēja zīmēt nedaudz īsāku, bet zīmējumam parasti nav nozīmes, kāds ir tas mērogs. Un sānu skaldas B1C diagonāla ir 13 centimetri. Pareizo diagonāli šitā noslēp, bet labi. Dažreiz ir tā, ka liekas, ka, ok, zīmējums mums šobrīd ir tāds, kas pārāk daudz ko paslēpj, tāpēc nav aizliegts vienkārši arī pārzīmēt. Ja gribās akurātāk, mēs varam arī pārzīmēt. Tā nav slikta prakse. Dažreiz caur kļūdām mēs uzzinām, kā vajadzēja pareizi darīt. Un šī pat nebija īsti kļūda. Dažreiz vienkārši izskatās izteiksmīgāk. Tagad izskatās tā, it kā tiešām mums būtu tāda regulārs trīsstūra prizma, kurai augstums ir īsāks salīdzinot ar savu diagonālu. Šāda gara diagonāla parasti nozīmē, ka ir vēl garāka pamata mala. Nu tā, skatāmies, kas tur būs. Šie ir 13 centimetri un augstums. Mēs varam augstumu īstenībā uzreiz salikt šeit 5 centimetri. Un notīrīšu mūsu pirmo mēģinājumu. Jau ir. Un vēl viena informācija, ko es atspoguļošu, ko mēs noteikti zinām. Regulārs trīsstūrs, tas nozīmē, ka visas šķautnes, kas ir piedarošas pamatiem, ir vienādas pēc kādiem. Ko mums vajadzēs zināt? Mums vajadzēs zināt pamata šķautnes PC garumu un prizmas pilnas vismas laukumu. Nu, tad aiziet rakstu dotos. Dots ir tas, ka mums ir regulāra prizma ABC, A1, B1, C1. Man nebija speciāli jāraksta vēl viens vārds regulāra trīsstūrveida prizma, jo pēc šiem nosaukumiem mēs īstenībā varam daudz ko pateikt priekšā. ABC, A1, B1, C1, tātad 3 punkti katrā pamatā. Tā ir trīsstūrveida prizma. Ko mēs vēl zinām? Mēs zinām, ka B1C, kas ir diagonāli, ir 13 centimetri. Un BB1 ir 5 centimetri. Mums šis tas ir jānosaka. Mums vajag noteikt pamats šķautnes BC garumu. Cik ērti mums tieši norādīts BC. Un prizmas pilnas vismas laukumu. Un tikai tādēļ, lai būtu tā, ka es jums iedevis visu, prasīšu atsevišķi arī tilpumu. Tas nekas, ka uzdevums to neprasa. Es gribu jums parādīt arī, kā to praktiski nosaka. Nu tā, kā mēs varam noteikt PC, izrādās šī sānšķautnes diagonāla un augstums šeit slēpj taisnleņķa trīsstūri, vai ne? Ar BC kvadrātā plus BB1 kvadrātā ir B1C kvadrātā. Tas triks, kas ļoti daudz kur strādā, runājot par daudz kādiem. Mēģinam visur saskatīt trīsstūrus. Un, ja tas ir taisnleņķa trīsstūrs, tas ir īpaši labi. Izsakam BC kvadrātā. Un mēs tiekam pie 12 centimetriem. Kā mūsu pamata šķautnes garumu. Nu ko jānosaka tagad tilpums un pilna visma.
Lai to noteikti, mums vajag zināt pamata laukumu. Pamats ir regulārs trīsstūris. Un skatāmies, kur mums ir formula. A kvadrātā, kvadrāts sakam no 3 dalīts ar 4. Tātad 12 kvadrātā, reiz kvadrāts sakam no 3 dalīts ar 4. Tātad 144 kvadrāts saknes no 3 dalīts ar 4. Sanāks 36 kvadrāts saknes no 3 centimetri kvadrātā. Un par atbildes formu, ja pi vai kvadrāts sakne no kāda skaidra ir daļa no mūsu atbildes, mēs to paturam. Mēs neizrēķinām ar kalkulatoru palīdzību, cik daudz tos ciparus aiz komatiem mēs atstājam šādā formā, ka tā ir precīzā atbilde. Sānu virsma arī ir nepieciešama. Mums ir 3 skaldnes, 3 sānu skaldnes, kas ir taisnstūri ar malu garumiem 12 un 5. Un šādi mēs nosakam kopējo sānu virsmas laukumu. Tātad 3 reiz 12 reiz 5, tas ir 3 reiz 60, 180 kvadrātcentimetri. Nu tad pilnas virsmas laukums ir pamata laukums, 2 reiz pamata laukums plus 1 sānu virsmas laukums. 2 reiz 36 kvadrātsakni no 3 plus 180. Tas ir 72 saknes no 3 plus 180 kvadrātcentimetri. Šādi arī atstājam, tā joprojām ir precīza atbilde, jo mēs varam saskaitīt tikai līdzīgās saknes, un šeit saknes nav līdzīgas. Un visbeidzot tilpums speciāli atstāju. Tas šajā gadījumā ir pamata laukums reiz augstums. Tad pamata laukums ir 72. Puisi, nevis 72, jau pasteidzos. Pamata laukums šobrīd ir 36. Kvadrāts sākam no 3, un mēs to pareizinām ar augstumu, kas mums gadījumā, protams, ir 5. 180 kvadrāts sākams no 3 centimetri. Lūk šādi. Tā mēs izrisinām vienu uzdevumu. Noslēgumā es vēl gribu nedaudz parunāt par vienu lietu. Par to skaldņu šķautņu virsotņu skaitu. Populārs uzdevums ir pēc skaldņu šķautņu virsotņu skaita, kas ir dots, mēģināt pateikt, vai ir iespējams, ka tā ir prizma. Un pieņemsim, ka mums ir dots, es tagad došu dažus variantus, 3 stūra prizma, 4 stūra prizma, plaši pazīstams kā paralēlas kalnes bieži vien. Daudzos gadījumos tas arī ir. Paņemšu arī 6 stūra prizmu, vai kaut kas citādāks, nevis tikai 5 stūra prizmu. 6 stūra prizmām pat bieži vien mums ir laukums, ir pieejams, ja tas ir regulārs 6 stūrs. Un tātad 3 stūris, 4 stūris, 6 stūris un kā būs ar N stūri. Un es prasīšu tātad virsotnes. Cik virsotnes ir 3 stūra prizmai? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cik virsotnes ir taisnstūru? 4 stūra prizmai. 4 augšā, 4 apakšā, protams, ka 8. 6 stūra prizmai 12. Un vai jūs varat noteikt vispārīgo formulu, ja ir N skaldņa, N stūra prizma? Mums vienkārši šis virsotņu skaits, kas ir vienai dotajai, vienam dotajam pamatam, mums jāpareizina ar 2. Lūk šādi. Kā ir
Kā ir ar šķautnēm? Šķautnes. Piemēram, šeit ir 1, 2, 3 apakšā, 1, 2, 3 augšā un 3 sānos 9. Ja jūs skaitīsiet 4 stūri, prismā 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 12. Varat jau minēt, cik būs 6 stūri prizmai, 6 pamatas šķautnes, vēl 6 pamatas šķautnes augšā un 6 šķautnes tikai sānos. 18. Formula 3n. Un kā ir ar skaldnēm? Cik skaldnes var novilkt? Un paskatīsimies. Šeit ir 1 pamats, 2 pamats un 3 sāni. 5. 4 stūrim, augša, apakša un 4 sienas. Jeb apakšējais pamats, augšējais pamats un 4 sānu skaldnes. 6. 6 stūrim, 2 pamati un 6 sānu skaldnes. 8 kopā. Pavisam var teikt, ka tas ir n tarpa visas sānu skaldnes kopā plus vēl tie 2 mūsu pamati. Šādi var īstenībā atpazīt tagad, vai mums ir kaut kādā veidā iegūta prizma. Piemēram, es jums tagad prasītu, vai figūra, kuras virsotņu skaits ir 5, var būt prizma? Nē. 5 nekādā gadījumā nesanāk, bet 15 arī nē. Tikai tādēļ, ka tam ir jābūt skaitlim, kas dalās ar 2, jeb pārskaitlim. Savukārt, vai varētu būt prizma, kurai ir 28 šķautnes? Jautājums ir, vai šis skaitlis dalās ar 3? Ja nedalās, tad nevar būt. Un tā, lūk, tas ir tas, kas jāzina par prizmām. Tiekamies jau nākamajā video.